Es ar Miku runājām tagad. Mums bija diskusija. Ko tu domā? Bet mēs to runājām. Mēs runājām. Ir prezidents. Ja? Viņš ir pats miljardieris. Neteiksim, kurš bet viņš ir miljardieris. Tur ķipa pēc Google. Kāpēc viņiem taisīt? Piemēram, skēmu, to pump and dump. Kāpēc viņiem taisīt savu koinu, to reklamēt un tā darīt? Mēs runājām. Es tā kā nesaprotu. Es tā kā domāju, kāpēc tev tā darīt? Kāpēc tev taču naudu nevajag? Tev ir nauda. Kāpēc tā darīt? Ko tu domā par to? Kurš tā dara? Es šo prezidentu bišķi citādāk redzu. Man liekas, ka tur, kas angliski tas saucas famous by being famous. Tā kā viņš ir pazīstams vienkārši dēļ tā, ka viņš ir pazīstams. Viņš ir slavens vienkārši tāpēc, ka viņš ir slavens. Ja? Es nedomāju, es neredzēju viņa tur nodokļu atskaites un tālāk. Es nezinu, vai viņam ir tie miljardi, tie projekti, kas bija, cik reiz viņš bija bankrotējis un tā tālāk. Man liekas, tur ir kaut kāds milzīgs hypes ar viņu. Visu laiku viņam gāja blakus, nāca blakus. Bet viņu uztver tā kā tur real money biznesmeni, kas nezinu, tur, kam blakus stāv kaut kāds produkts vai kā, nezinu, tur Maskam, Bezosam, jebko var paņemt, Zuckerbergam, tur Durovam, tam pašam ar Telegramu. Tā kā tur viss, kas ir iespējams. Tā kā atkal, varbūt kāds ņem viņa vārdu un izmanto, komanda ir liela, visiem ir jāmaksā. Puļī, ne? Es biju šokā, es tu redzēju, tu zini to Jack Coffeezilla? Ne. Nezini? Viņš ir tā kā jaunākais stila reportieris par skemiem. Viņi tā kā taisa YouTube video par skemiem, kur kā skemo. Un vienkārši tas ir pilnīgs, ko crazy. Cilvēki zina, ka tas ir skemi, turpina to darīt, bet domā, ka mošu paveiksies viņiem. Un viņš šokās par to skemošanas.